savā vietā jābūt profesionālam. Un jābūt ļoti prasīgiem. Ir viņus jākritizē. Paskaties, cik gadus, es nezinu, mums ielas ir šausmīgas. Tu aizbrauc atkal uz Lietuvu. Aizbrauc uz Lietuvu, tur viss kārtībā. Nu kā tas var būt? Mēs vienlaicīgi sākām. Visi. Es atceros to laiku, kad es satiku vienu cilvēku uz ielas. Bija daudz visādi šausmīgi varianti. Es redzēju vīrieti, kuram bija apsiet ar avīzi kāja bija apsiet. Viņam nebija apavu. Tie bija 90. Šie visi cilvēki, mēs visi gājām uz to brīvību un ar kaut ko mēs atdevām. Bet vienalga, lai būtu tā brīvība. Un tas cilvēks, kurš bija bez apaviem, un tāpēc tas būtu jāciena. Bija tādi padzīvojuši cilvēki, kas stāvēja, un es atceros to tantiņu, kas vienu tomātu, viņi svēra, varbūt tad citu mazāku. Saprotiet, tādi bija cilvēki, un viņi gribēja to brīvību. Un ja šodien to neatcerēties un necienīt, tad pie varas nāk tādi, kas grib vienkārši saņemt algu, un vairāk neko. Viņi sēž klusi, viņi par ko nerunā, viņiem ir baigi labi, tāpēc, jo viņš vairāk klusēs, jo viņš vairāk visiem patiks, jo viņi ilgāk izvēlēs. Un pēc tam vēl maksāsim viņam algu. Par ko? Par to, ka mums valsts iet bojā, par to, ka jaunieši brauc projām, viņiem te nav darba. Tas ir tas, par ko būtu jābļauj vienkārši visiem, katram savā jomā.